Mums ir uzzīmēti saldējuma gabali vairāki, un mēs tagad paskatīsimies dažus rīkus. Viņi ir paslēpušies šeit zem šī putniņa. Putniņu šo with mēs arī apskatīsim, bet mazliet vēlāk. Zem viņa atrodas warp, twirl, pucker, bloat, scallop, crystallize un wrinkle tool. Paskatīsimies warp. Ko dara warp? Viņam ir tāds aplīts jums rokās parādās, un tad jūs varat klikt turu pavalku un mazliet izbīdīt formu. Uztaisīt, ka viņš kūst. Jūs droši varat arī sev pierakstīt blakus, kuru rīku jūs izmantosiet, lai jūs varat redzēt, kā viņš atšķirsies. Ja mēs ejam uz šo rīku ar dubultklikšķi, divreiz klik, klik, tad mums parādīsies options, kurus mēs varēsim mainīt. Te jūs varat redzēt width, height. Tas nozīmē, ka jūs varat mainīt izmēru, jūsu otiņas izmēru. Ja viņa nebūtu kā aplis, ja šo divus parametrus netaisītu vienādus, tad jūs varat viņu arī pagriezt kādā leņķī. Un te ir intensitāte, cik intensīvi viņš iedarbosies. Te vēl ir papildus arī opcijas detalizēšana un simplify. No tā ir atkarīgs, cik daudz punktu tiks ielikts. Un ķeksītes te stāv, lai mēs varam redzēt, cik liela mums ir tā ota. Un ok. Un rekur tagad, redziet, mums ir lielāka tā otiņa. Protams, mūsu gadījumā mums ir, manā gadījumā, man ir mazs objekts, jā, tāpēc man šīs ir pa lielu. Labāk, protams, lai būtu mazliet mazāka otiņa, un tad, jā, tad tas var mazliet plašāk padarboties. Nu, ne. Un te, kā jūs redzat, ir izveidoti papildus punktiņi, dēļ kuriem tas viss mums radījies jauna forma. To dara warp. Nākamais mums ir twirl. Twirl viņš iegriež. Noklikšķi no platinu, un bam, viņš iegriež. Arī tāpat ar dubultklikšķi varu izsaukt opcijas, un te varu pamainīt un uztaisīt tātad viņu arī lielākumu. Tas ir 60. Šī gadījumā. Un arī, kur viņš iegriežās. Te arī mums ir record angle. Es varu uztaisīt, piemēram, -50. Varu uzrakstīt 50. Mazliet vairāk viņš tā kā atšķirās. Tad mums ir twirl rotate, varu uztaisīt ar mīnusa zīmi. Un tad viņš iegriež uz citu pusi. Protams, manuāli šādu te uzzīmēt būtu sarežģīti, bet izmantojot šo rīku, mums ļoti viegli tas sanāk. Ja, iegriezt. Vēlreiz viņu sauc twirl. Un te arī uzrakstam twirl. Nākamais mums ir pucker. Ko dara viņš? Ja mēs noklikšam, tad viņš mazliet viņu tā kā arī paspiež. Ja, šādi. Esiet uzmanīgi, jo viņš var arī paķert kādu citu objektu, ne to, kuru jūs gribējāt. Nākamais ir blow. Jā, atlasīšu objektu, paņemšu blow un tad rekordu.
klikturu pavelku, tā kā pat nepavelku, vienkārši noklikšķinu, un tad viņš uzreiz izspiež. Jā, viņš spiež viņu tālāk šo objektu. Nu, varbūt saldējums tieši uz šo pusi neies, varbūt viņš teiks uz to. Nu, vat šitā viņš strādā. Atkal, ja jums vajag to darīt tikai un spiest tālāk, jā, ok, droši mēs varam to tā kā palielināt šo platību, ja? Tas mūsu bloku. Tālāk mums ir scallop. Šeit vienreiz noklikšķinu, un viņš rāda tādus nalīdzonumiņus. Te ir complexity, ko var pielikt klāt. Arī ir angle, arī ir width un height, kurus mēs varam mainīt. Intensitātēm. Un, protams, ja viņš ierādīs kaut ko blakus, tad viņš arī uz to pienegosies. Šādi. Var ļoti forši uzzīmēt matus ar viņiem. Ja jums vajag kaut kādu frizūru, pušu frizūru, tad var izmantot šo rīku. Tad būs ļoti viegli. Tad ir kristalais. Arī kaut kas līdzīgs. Un pēdējais mums ir rīka. Tā, sākumā labāk atlasīt objektu. Es uztaisīšu mazliet mazāku otiņu. Un palielināt mazliet dažus rīkus, jā, un tad ko viņš dara, kur viņš dara šitādu. Šo jūs atkal varat izmantot gan matiem, gan viļņiem, gan zālēji. Iedot mazliet kā formu. Kaut kas līdzīgs ar vēju tur var parādīt, jā. Šādi, tā. Protams, tas vairo punktus, un jūsu objekts paliek sarežģītāks, un arī mazliet grūtāk datoram būs apstrādāt, jo tur paliek uzreiz ļoti daudz punktiņu. Ja? Arī reiķinieties ar šo. Nu, re. Un tagad vēl viens mums ir palicis, un šeit jūs varat pielietot un uzzīmēt smuku saldējumu ar šiem tiem visiem, nu, izmantojot kādus vairākus rīkus. Jā, pamēģinām. Vēl mums ir brīnišķīgs rīks Width Tool. Tas ir šīs putniņš, ja, kurš ir virs šeit bilderā atrodas. Ko viņš dara? Ja mēs uzklikšķinam uz līniju, kliktūru pavelku, mazliet tā kā sēnos viņu, redziet, mēs varam koriģēt viņa biezumu. Un te var visāds lietas izveidot. Šobrīd joprojām tā ir līnija. Ja, line. Bet mēs varam viņu arī pārvērst objektā caur Expand Appearance. Un re, kur mums tagad tas ir objekts. Ja, vairs nav līnija tā kā vidū, bet mums ir
Tad aizpildījuma krāsu, un mēs varam arī uztaisīt kontūru, ja? Un uz tā pamata mēs ar jums uztaisīsim planētu. Kā jūs redzat, mums būs jāuzzīmē aplis. Viens šāds. Jums jābūt tikai kontūrā. Un vēl vienu elipsi zīmējam blakus, mazliet viņu pārrotējam un pārvietojam. Un nākamais, ko jums vajadzēs izdarīt, tas ir uztaisīt biezumu. Tad mēs lasām objektu, ņemam līdz tu, kliku turu un sāku vilkt. Un taisu biezāku līniju. Tad uz otrās līnijas taisam to pašu, kliku turu valku un rekur ir. Planētai šitā aizmugurīte nav jābūt redzama. Tad mums, kas ir jāizdara? Mums būs jāpārveido šos apļus par objektiem caur Expand Appearance. Vienu un otru. Un tagad mēs varam atlasīt viņus un ar Shape Builder tool izņemt laukā ar auto to vietu, kuru mums nevajag. Un arī kur ir. Un tad var uzzīmēt zvaigznītes. Pielikt gradientus, pielikt fonu un tā tālāk. Šeit zem taisnstūra mums ir arī vairāki objekti, arī vairāki rīki, un te ir pencil. Un mēs varam zīmēt ar pencilu. Arī visāds smukas lietas, ja? Ar pelīti sanāk tā, kā sanāk. Ja jums ir pilspalviņa, tad ar pilspalviņu savādāk sanāk. Ar dūmu klikšķi atkal mēs varam izsaukt šeit papildus options, ja, un šeit jūs varat pamainīt smūs, lai būtu gludāks, accurate viņš būs vairāk tāds raustīts, ja, smūs ir ļoti gluds. Šeit, kad mēs pabeidzam, viņš ir, šobrīd man ir ieķiksēt, ka keep selected, tad viņš ir atlasīt. Ir edit selected pass, tas nozīmē, ka es varu vēl mēģināt viņu pārzīmēt. Es varu viņu tikai paturpināt, ja. Es pārdomāju. Šādi. Kas atkal ir diezgan forši. Droši var izmantot arī šo rīku. Un tagad uz šī objektā jūs varat arī šo putniņu izmantot. Un tad būs vēl pāris uzdevumi tieši ar visu to. Ja mēs runājam par to, kā izlīdzināt tieši tekstu pret taisnas stūri kādu, šeit, kur mums ir taisnas stūris, kur mums ir teksts. Un, lai smuki viņu izlīdzinātu abus divus, mums nepietiks ar parastām align pogām, jo tad, kad mēs ierakstam, tad uzrakstīšu vēl vienu tekstiņu papildus, lai es vienkārši ieraugat atšķirību. Jā, arī kur ir teksts. Un tad taisu izlīdzināšanu. Tā, pret key object, pret šo te taisnas stūri, slīdzinām centrā un vēlreiz centrā.
Tā, šobrīd viņš man droši vien saglabājas manas iestatījumus. Šis izskatās diezgan labi. Bet, kur šeit redzēt, viņam ir šīs te malas. Un principā parasti viņš izlīdzina pēc bounding box. Pēc tā boksa, kurā atrodas. Traustās, bet nekas. Un, kur redzēt, tas ir tas pats taisnības stūrs, bet redzēt, te nav īdeni. Ja? Nav pārējā precīzi ir izdarīts. Un tātad es atklāšu tagad align šo te. Un te Mēs neko neredzam. Mums rādās tas Finanses Eiropas Savienība. neko neredzam. Man vispār ir melna bilde, man vispār nekā nav. Izņemot tagad diādnes ekrānu, laikam, jā. Jā, laikam. Tā, šeit ir 3. Tā. Ja mēs vēlamies izlīdzināt tekstu, jo, kad mēs liekam tekstu, viņš šajās tripiņās te būs align to glyph bounds. Un redziet, šeit ir glyph, tas ir tas teksts. Ja? Un tad mēs ņemam point tekstu, jo tas bija ar vienu klikšķīti pierakstīts teksts. Un tad, man pietrūkst rokas, ar shift un noklikšķinot mēs iezīmējam to taisnas stūri, un tad mēs izlīdzinām viņu tagad. Align to selection, es neredzu selection. Jā, un pēc mēs šos te divus viņus izlīdzinām centrā. Op. Un tad viņš viņu līdzina labāk. Tā.